Jūti, Zigī, daba mostas! Jā! Bet kopā ar dabu mostas arī visi draņķi, ērces un citi ektoparazīti. Kā no tiem pasargāt savu mīlulu, mēģināsim noskaidrot. Būtībā galvenais iemesls, kādēļ mēs cenšamies pasargāt savus dzīvniekus no ērcēm, blusām, tās pārnēsā daudz bīstamas slimības, kuras brīžiem citreiz ir arī vai nu grūti ārstējams, vai sliktākajos gadījumos vispār nevar izārstēt. Tādēļ mēs cenšamies dzīvniekus pasargāt. Ko es varu iegādāties, lai pasargātu savu dzīvnieku? Tātad veidi ir atkarībā no tā, kas jums, kā ir vieglāk jums, kā ir vieglāk sunim. Mēs varam vilkt siksniņas, kakla siksniņas, kas ir pasargā pret ērcēm, blusām. Mēs varam aplicēt pilienus, skausta pilienus. Siksniņas būs ilgākam periodam, pilieni būs jāaplicē, diemžēl, reizi mēnesī. Līdz ar to tur jūs paši izvēlaties. Mēs ar Zigiju esam izvēlējušies pēc garām pārunām siksniņu, bet no pieredzes var teikt, un tas arī visiem skatītājiem var noderēt, ir svarīgs tas svars. Jo vienreiz mēs bijām nopirkuši mazākam svaram, tās ērces tur bruka virsū, vispār nedomājot par to siksniņu. Tāpēc svarīgi, tad, kad jūs nākat uz aptieku, iegādāties gan pret ekto, gan pret endoparazītiem, savam sunim, kaķim, vienalga dzīvnieciņam, šos te medikamentus jums ir jāzina svars, jums ir jāzina vecums, lai tālāk speciālists jums var attiecīgi piemeklēt, kas būs atbilstoši vecumam, svaram un tā tālāk. Jo tieši tā kā jūsu gadījumā, ja jūs nopērkat kaut ko, kas ir mazākam svaram, tad tas visdrīzāk nestrādās vai strādās krietni īsāku laika periodu nekā ir paredzēts uz normāli strādāt, vai arī tieši, pieņemsim, sliktākajā gadījumā, ja jūs nopērkat, gribat, lai ir labāks efekts, bet nopērkat lielākam svaram, tad jūs varat vienkārši nodarīt kaitējumu dzīvniekam. Siksniņai, tur man šeit tie lietošanas noteikumi ir diezgan skaidri. Jā, galvenais, ka mēs viņu liekam un viņai ir jābūt visu laiku uz kakla, viņai ir jābūt cieši pie ādas, tāpēc, ka tas ir tas, kādā veidā viņa strādā, viņai ir jāsaņem tas siltums no organisma, lai viņa var izdalīt to savu vielu. Pilieni pavisam vienkārši. Galvenais noteikums, kas mums ir jāievēro, ir tas, ka sunīti nedrīkst mazgāt 2 dienas pirms un 2 dienas pēc. 2 dienas pēc tādēļ, kad vienkārši viņi nebūs paspējuši iesūkties un mēs viņus vienkārši gluži nomazgāsim. Un 2 dienas pirms, tādēļ, ka mums ir vajadzīgs šis te uz mata šis te taukainais slānītis, citādāk mats ir pārāk tīrs, mēs uz viņa uz ādas uzklājam un viņš vienkārši mats nenotur un viņš aizslīd prom, līdz ar to medikaments ir vējā. Tātad galvenais noteikums aplicēšanai, pilienu aplicēšanai ir tas, ka mums tas ir jādara skausta rajonā, pakauša rajonā, kur sunīts pats nevar nolaizīt. Tātad mēs uztaisam celiņu, katram medikamentam ir arī instrukcijā parādīts, kā mēs viņu atveram. Šim konkrētajam ir jāapgriež korķīts otrādi, jāizdur caurumiņš, un tad mēs šķiram apmetojumā celiņu, un uz šī celiņa mēs viņu aplicējam visa celiņa garumā. Galvenais, ka mēs trāpam uz ādas. Mēs varam šķirt arī blakus celiņu. Galvenais, ka tas viss nonāk uz ādas, nevis uz matiem. Galvenais noteikums mums pašiem pēc aplicēšanas to apmetojumu saliekam visu apakaļ un neaiztiekam uz pāris stundiņām, nomazgājam savas rokas un tad cenšamies sunīt neglaudīt un nekasīt tajā vietā, kur ir aplicēts medikaments. Dinozo, tava teritorija.